Labrīt, draudze! Slava Dievam par šo rītu, par žēlstības rītu. Un ik viens rīts, katrs rīts ir žēlstības rīts, ka mēs varam piecelties, ka mēs varam nest pateicību mūsu Dievam, mūsu ķēniņam. Viņam ir viens vienīgs gods un pateicība no mūsu puses. Un slavēsim Dievu, slavēsim mūsu ķēniņu, Jēzu Kristu. Un aicinu dziedāt kopā un slavēt viņu kopā ar mums. Nes pateicību ķēniņam, viņa žēlastība ir liela. Jo Dievs ir labs, viņš ir kungu kungs, viņa žēlastība ir liela. Tam gods, ar stipru roku un elkoni, viņa žēlastība ir liela. Tā Dievs palīdz saviem bērniem, viņa žēlastība ir liela. Tam gods, tam gods, tam gods, tam gods. Jo Dievs ir uzticams vienmēr, tas spēks ir nemainīgs. Viņš vienmēr būs ar mums, jā vienmēr, jā vienmēr, jā vienmēr. No saules slēgta līdz saulrietam, viņa žēlastība ir liela. Tā kunga spēkā mēs dzīvosim, viņa žēlastība ir liela. Tam gods, tam gods, tam gods, tam gods. Jo Dievs ir uzticams vienmēr, tas spēks ir nemainīgs. Viņš vienmēr būs ar mums, jā vienmēr, jā vienmēr. Jo Dievs ir uzticams vienmēr, tas spēks ir nemainīgs. Viņš vienmēr būs ar mums, jā vienmēr, jā vienmēr, jā vienmēr. Viņa žēlastība ir liela, viņa žēlastība ir liela. Tava žēlastība ir liela, tava žēlastība ir liela. Tā kunga žēlastība ir liela, viņa žēlastība ir liela, viņa žēlastība ir liela, viņa žēlastība ir liela. Ja draugi mani atstātu un manu vārdu tie aizmirstu, un viss, kas pieder man pazustu,
tad vienmēr līdzās man būsi tu. Ja draugi mani atstātu un manu vārdu tie aizmirstu un viss, kas piedar man pazustu, tad vienmēr līdzās man būsi tu. Tu esi mana gaisma, nu redzēt varu es. Tu esi mana elpa, pie tevi dzīvoju, kungs Jēzu. Tu esi mana slava, uz pārniem mani nes. Tu esi mana dziesma, es tevi izdziedu. Zemes pamatī izjuktu un debes augstumi sabruktu un citā vairs nekā nebūtu, tad vienmēr līdzās man būsi tu. Ja zemes pamatī izjuktu un debes augstumi sabruktu un citā vairs nekā nebūtu, mana elpa, vien tevī dzīvoju, kungs Jēzu. Tu esi mana slava, uz spārniem mani nes. Tu esi mana dziesma, es tevi izdziedu. Paldies, mīļais debes Tēvs, par šo skaisto rītu. Paldies, ka mēs varam dziedāt Tev slavas dziesmas, Tēvs. Paldies, ka Tu esi mums līdzās ik brīdi, ka Tava žēlastība ir vienmēr neatkarīga no tā, kā mēs jūtamies, kungs. Tavs vārds ir svēts, Tavs vārds ir augsti godājams, kungs. Dod, ka mēs varam šajā brīdī nest pilnu pateicību un pilnu slavu Tev, kungs.
kļūst iespējams. Viņa troņa tuvumā, sirds pazemībā, paļāvībā nāk. Kāds godības ķēniņš, viņu vārds ir svēts, viņa vārds ir svēts, svēts, svēts. Immanuels, kāds godības ķēniņš, viņa vārds ir svēts, viņa vārds ir svēts, svēts, svēts. Immanuels. Lasījums no Mateja evaņģēlija 16. nodaļas 13. līdz 21. pantam. Bet, kad Jēzus nonāca Filipa Cezarejas robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem un sacīja: ko ļaudis saka par cilvēka dēlu? Kas viņš esot? Un viņi atbildēja: citi saka Jānis Kristītājs, citi Ēlija, vēl citi Jeremija vai kāds no praviešiem. Viņš uz tiem sacīja: bet ko tad jūs par mani sakāt? Kas es esmu? Tad Sīmons Pēters atbildēja un sacīja: tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja: svētīgs tu esi, Sīmoni, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šās klints es gribu celt savu draudzi, un Eles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un es tev došu debesu valstības atslēgas. Un ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs. Un ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Tad viņš saviem mācekļiem pavēlēja, lai tie nevienam nesaka, ka viņš ir Kristus. No tā laika Jēzus iesāka saviem mācekļiem rādīt, ka viņam vajagot noiet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecajiem un augstiem priesteriem un rakstu mācītājiem un tikt nokautam un 3. dienā augšām celties. Amen. Lūksim. Paldies Tev, Dievs, ka mēs varam sapulcēties Tavā vārdā, un paldies Kristu, ka mēs varam Tev pazīt, un paldies par šo žēlastību, ka Tu mums esi atklājies, un ka mēs arī katrs personīgi varam teikt, Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un es lūdzos, Kungs, ka Tu strādā pie mūsu sirdīm, un ka mēs varētu iepazīt Tev vēl pilnīgāk, vēl dziļāk, un mūsu atklāsme par Tevi, kāds Tu esi, kā Kristus, kā dzīvā Dieva dēls, vēl vairāk palielinātos. Un es lūdzos Tavu žēlstību, ka mēs varam būt uzticami, ka mēs varam būt Tev uzticami, un ka Tu vienmēr esi mūsu Kungs. Lūdzos Jēzus Kristus vārdā. Labrīt! Šorīt, vai varbūt kādam jau tā ir gara diena bijusi līdz šim, palūkosimies uz ekrāniem. Un pirmais attēls, vai jūs atpazīstat, kas tas ir par supervaroni? Batmans? Jā, tas ir Batmans. Bet ziniet, tikai viņa tuvākie draugi, kuri viņu pazina, zināja to, ka viņš patiesībā ir Bruce Waynes. Labi, nākamais attēls.
Vai jūs zināt, kas šis ir par supervaroni? Jā, tas ir Supermens. Un arī viņam tikai tuvākie draugi zināja, ka patiesībā viņš ir Clarks Kents. Un tagad, 3. attēls. Vai jūs zināt, kam pieder šis ekrānos tumšais tērps? Spidermans. Jā, un tāpat arī Spidermanam filmā tikai tuvākie draugi zināja to, ka patiesībā viņš ir Pīters Pārkers. Tieši tā. Un tad man ir vēl tāds 4. supervaronis, kuram varbūt nevienmēr ir tieši šāds attēls, un mēs nevarētu teikt, ka 100% viņš šādi izskatās, bet vai jūs varētu zināt, kas viņš ir? Jā? Jēzus. Jā, un ziniet, arī Bībelē mēs tikko lasījām to, ka daudzi viņu redzēja kā vienkārši cilvēku, bet patiesībā viņš darīja brīnumus. Un arī tikai Jēzus tuvākie draugi zina to, ka viņš patiešām ir īstā, dzīvā, visu varenā Dieva dēls. Jautājums ir tāds, vai jūsu dzīvēs jūs ticat tam, ka Jēzus ir Dieva dēls un ka viņš var darīt brīnumus, ja mēs viņam ticam, vai ne? Un viņš nav tāds tā kā tie pārējie supervaroņi, kuri tikai filmās parādās un tur uzveic ļaunumu, bet Jēzus ir tāds, kurš kādreiz jau pirms kādiem 2000 gadiem uzveica ļaunumu, un caur viņu mēs varam tikt vaļā no ļaunuma, un mūsu sirdis var kļūt tīras, ja vien mēs ticam un nožēlojam to visu slikto, kas ir mūsu sirdīs, kad mēs darām kādus sliktus darbus. Es gribētu jums likt padomāt, vai tiešām jūs vēršaties arī pie Jēzus, tad, kad jums ir grūtības, gluži tāpat kā šajās filmās, cilvēki sauca Supermanu nāc palīgā, bet ka mēs varētu saukt uz Dievu, lai Viņš mums palīdz mūsu grūtībās un lai Viņš mūs vada cauri dzīvei. Un tagad es aicināšu, ka ik viens bērns var nākt priekšā, un mēs varētu aizlūgt un doties uz svētdienas skolu, lai arī tie, kur varbūt vēl nepazīst Jēzu kā draugu un Dieva dēlu, varētu kaut ko vairāk par to uzzināt. Nākam, bērni. Ātri, puikas, jā. Malači. Kur jūs tagad iesiet? Jūs ziniet? Uz svētdienas skolu. Par ko jūs mācīsieties? Par Jēzu. Brīnišķīgi. Jūs esat malači. Nāciet vispārēji arī priekšā. Un kā jau jūs dzirdējāt, ja? Starp visiem supermeņiem Jēzus ir visstiprākais un vislielākais. Ne? Un es zinu, ka jūs ļoti skaisti mākat lūgt Dievu. Kā mēs to darām? Mēs saliekam rociņas, aiztaisīsim actiņas un lūgsim Dievu. Paldies Tev, debes Tēvs, par šo brīdi, par bērniem, par viņu vecākiem, par svētdienas skolotājiem un par svētdienas skolu, ko Tu esi devis Matei draudzei, kungs, kur bērni var mācīties par savu glābēju, par savu pestītāju Jēzu Kristu. Svētī šo brīdi, ka viņi dosies uz svētdienas skolu, svētīs svētdienas skolotājus un arī vecākus, klausoties svētrunu. Tavā vārdā to lūdzam. Un sakam visi kopā: Āmen!
Labrīt, draudze! Es šorīt gribu pastāstīt par kādu stāstu manā dzīvē, kurā Kristus iznes mani savās mīļajās rokās. Pirms 2 gadiem jaunais gads mūsu ģimenei iesākās ar brīnišķīgu ziņu, proti, ka mēs ar vīru gaidām bērniņu. Mēs bijām laimīgi, priecīgi. Mūs pārņēma visas tās brīnišķīgās emocijas, ko piedzīvo vecāki, kad viņi uzzina šo brīnišķīgo ziņu. Taču, diemžēl, pēc kāda laika, ejot uz parasto ārsta vizīti, kur es devos, lai uzzinātu to, cik viss ir brīnišķi, cik labi un pēc parametriem pareizi bērniņš attīstās, ārsti saka ko citu, ka diemžēl sirsniņa nepukst. Tur guļot, man pirmā doma bija, nē, tā nav taisnība. Mūsu bērniņam viss ir labi. Dakteris saka, ka viņa pārbaudīs ar citu aparātu. Un es tāda priecīga un pārliecināta, ka, jā, protams, skatāmies, un tad mēs abas uzzināsim par to, ka bērniņam viss ir labi. Diemžēl arī šajā otrajā apskatē aparāts klusē un ir baiss klusums, kurš, diemžēl, tāds arī paliek. Un tajā klusumā es dzirdu Jēzus sakām: nebaidies, es tev došu savu mieru. Un vēl viņš saka: es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Šiem Jēzus vārdiem man ir atbilde viņam. Es saku: Dievs, es nezinu, kāpēc tas notiek ar mūsu ģimeni, kāpēc mums tas ir jāpiedzīvo, bet es tev uzticos un zinu, ka tu esi vienīgais, kas var mūs iznest cauri šīm bēdām un ciešanām. Pieķeros Kristus apsolījumiem, taču cilvēcīgi ir sāpes, skumjas, žēlums, jautājums, kāpēc tas notiek ar mums, un jautājumu, ko es uzdodu sev, kur es esmu vainīga. Saviem vecākiem es daudzas lietas nestāstu, jo es zinu, ka viņi pārdzīvo ļoti šo bēdīgo notikumu. Un tāpēc daudzas lietas viņi paliek nezinot. Īpaši atbalsts šajā laikā man un mūsu ģimenei ir draudze un jūsu aizlūgšanas. Un kādi īpaši brāļi un māsas draudzēm, kurus es vārdā nesaukšu, bet jūs ziniet, kuri tie ir. Kurus, kā es viņus saucu par mūsu aizlūdzēju armiju, kas nemitīgi bija aizlūgšanās par mums, kas sniedz stiprinājumu vārdus un ļoti, ļoti palīdzēja. Jo tuvāk nāca bērniņa piedzimšana, kas bija paredzēta oktobra beigās, jo tumšāks, augstāks, drūmāks man šis oktobris likās. Un sapņoju un ilgojos un mēģināju iztēloties, cik laimīgi mēs būtu, ja bērniņš varētu dzimt. Taču, jo tuvāk nāca oktobra beigas, jo vairāk dzirdēju Dievu runājam uz mani. Ej, mīļā, nedzīvo pagātnē. Ļauj man darboties tagad tavā dzīvē. Un ziniet, bez pārbaudēm es oktobra beigās zināju, ka es neesmu viena, ka mēs esam 2. Un
Un tā 7. novembrī es pierakstījos pie dakteres, kura man saka, ka bērniņam, mūsu Dāvidam, ir 6 nedēļas. Laime, prieks un bailes. Bailes no pieredzes, kas ir piedzīvota. Bailes no tā, ka tas viss var atkārtoties. Jā, man bija Dieva apsolījumi, pie kā es stingri turējos, taču cilvēcīgi man bija baila, jo apsūdzētājs un baiļu sējējs jau neliekas mierā. Viņš zināja manu vājo punktu un to izmantoja par visiem 100%. Visu grūtniecības laiku es baidījos. Katru dienu es baidījos. No sākuma es baidījos no riskiem, kas ir grūtniecības sākumā, pēc tam es baidījos no riskiem, kas ir grūtniecības vidū. Beigās grūtniecības noslēgumā jau man dažu brīdi spiediens cēlās tādos Himalajos, kad ārsti sūtīja uz slimnīcu, jo viņi baidījās par bērniņa dzīvību. Pieķēros Kristum, jo zināju, ka es savā spēkā nespēju neko un ka viss ir viņa rokās. 1000 reizes klausījos dziesmu Es neesmu baiļu vergs. Un tā, starp citu, ir Dāvida mīļākā dziesma, kuru, ja gadījumā jums liekas, ka draudzē viņš pārāk skaļi uzved, jūs droši viņu varat uzlikt un jūs redzēsiet brīnumainu rezultātu. Un mums blakus bija mūsu aizlūdzēju armija. Bija un ir vēl joprojām. Un arī šajā laikā un šobrīd ir dažu brīdi tādas situācijas, ka man jau cilvēcīgi liekas, man kauns, cik tad var? Bet mani mīļie saka, var, tik sūti. Un jā, es esmu Dievam bezgalīgi pateicīga par draudzi, par šiem mīļajiem cilvēkiem, bez kuriem viss šis pārdzīvojums būtu daudz, daudz grūtāks. Šī ir mana liecība, bet patiesībā šo visu var pateikt vienā teikumā. Viss gods un slava ir Kristum. Tas, ko es tev šodien novēlu, lai kur tu arī būtu, šodien vai būsi rīt, tici un paļaujies uz Kristu. Viņš grib tevi nest savās mīļajās rokās. Un viņam vienmēr ir labs plāns tavā dzīvē. Arī tad, ja tev šobrīd tā neliekas. Lai jums visiem svētīga šī diena. Paldies!
Latvijā, gluži tāpat kā Antonio Vivaldi ciklā, ir 4 gada laiki. Viens no nesliktākajiem ir pavasaris. Un pavasaris atnāk neatkarīgi no tā, vai mēs ļoti gaidām, vidēji gaidām vai nemaz negaidām. Bet mans stāsts ir par jauku muzikālu ceļazīmi virzienā uz pavasari. Koncerts Dziediet jaunu dziesmu. Šajā koncertā satiekas 2 dziedošas apvienības - Rīgas Āgenskalna Baptistu draudzes koris un vietējie Mateja draudzes koris. Izsenis šiem abiem kolektīviem ir bijušas labas attiecības, kā gan citādi. Ja no tālajiem 60. gadiem līdz pat 90. gadu sākumam viņu dzīve noritēja šeit, Mateju dievnama telpās. Korim bija viens nošu skapis, kur vēl draudzīgāk. Šad tad diriģenti pamainījās no viena kora uz otru kori. Par nošu skapi, vai tas nav draudzīgi, ka kamēr cita kora diriģents neredz, tad var aiziet pastīties, kas viņam jauns un otrādi. Nekā tāda nebija. Jānim Ezeriņam bija aizslēgts skapīši, Arvīdam Hiršam arī aizslēgt un atslēgas drošā vietā. Labi, varbūt arī tā nebija. Varbūt viss bija daudz draudzīgāk. Tātad sestdien, 6. aprīlī, 19:30 šeit Matejā. Jauks koncerts. Drusku kori dziedās pa sevi katrs, un tad apvienosies jaunā dziesmā. Vismaz viņa nav dzirdēta. Mūsu draudžu aprindās nav skanējis šis skaņdarbs. Angļu komponista Čilkota maza džeza mesa. Šis ir skaņdarbs ar tādu intensīvu enerģiju iekšā, kur tiek izdziedāta mūsu grēku nožēla. Kungs apžēlojies. Tad tiek dots gods vienīgajam, svētajam, visuvarenajam Dievam. Tad tiek apdziedāts Dieva svētums. Svēts ir. Un visi ir aicināti pievienoties Palmu svētdienas aicinājumam, lai slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, lai slavēts mūsu ķēniņš. Un skaņdarbs izskan ar pielūgsmi Dieva jēram. Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, Dieva jērs, kas nes manu, tavu, mūsu grēku. Tas koncertā Dziediet jaunu dziesmu. Mūsu vidū ir arī daži šī koncerta dziedātāji. Jūs nevarat iedomāties, kādas ir viņu ilgas un vēlēšanās, lai tieši jūs atnāktu sestdien kopā ar saviem draugiem, radiem, varbūt ar kādiem, kas nav spēruši savu kāju Mateja baznīcā. Šī ir tā reize. Tiksimies sestdien 19:30 Matejā. Paldies!
Šī ir žēlastības diena, kurā mēs atkal varam uzdot sev jautājumu, kas man ir Jēzus Kristus? Vai es pazīstu Jēzu Kristu, vai es zinu, ko Jēzus Kristus ir darījis manis dēļ? Vai es pazīstu Jēzu Kristu personīgi? Vai es kaut reizi dzīvē esmu raudājis savu grēku dēļ un esmu lūdzis Jēzum piedošanu? Jo viņš taču ir miris, viņš ir augšām cēlies, viņš ir dzīvs Dievs caur Svēto garu mūsu vidū šodien. Vai es ar savu dzīvi apliecinu Jēzu Kristu, ka viņš ir mans kungs, vai varbūt es viņu nododu ar to, ko es daru, kā es dzīvoju, ko es runāju? Šī ir tā diena, kad mēs par to domāsim. Un es no sirds esmu priecīgs šodien būt ar savu mīļo brāli Kristu, ar mācītāju, ar teoloģijas doktoru Ilmāru Hiršu šeit dievkalpojumā. Un šodien mēs dzirdēsim viņa svētrunu. Svētrunu, kura ir veltīta viņa kungam, viņa pestītājam, viņa glābējam, Jēzum Kristum un, protams, arī visu mūsu kungam un glābējam. Vēl kādi pāris ziņojumi, ko es gribētu draudzei nodot. Es gribu pateikties draudzei par to, ka mums bija iespēja kā padomei būt izbraukumā Rojā. Paldies, ka jūs lūdzāt. Es ticu un ceru, ka tas, ko mēs tur runājām, par ko mēs lūdzām, tas arī atspoguļosies draudzes dzīvē, garīgajā dzīvē, praktiskajā dzīvē. Gribu atgādināt, ka grāmatu galdā mēs varam iegādāties baptistu vēstnesi. Tāpat rīt 7:00 ir vīru lūgšanu brokastis, uz kurām ir aicināts katrs vīrs, kurš atrodas šeit. Un jūs varat aicināt līdzi arī savus draugus, savus darba biedrus, savus tuviniekus. Nākamajā svētdienā ir dievkalpojums, kā vienmēr, 9:30 un 11:30. Un nākamā svētdiena būs televīzija atkal mūsu vidū, un tādēļ aicinu visus būt atsaucīgiem. Lūdzu, nesēdiet pie saviem televīzora ekrāniem mājās. Esiet draudzes vidū un pagodināsim visi kopīgi to kungu, Jēzu Kristu. Un vēl te ir vairāki ziņojumi. Pieminēšu, ka 6. aprīlī ir klusās radošās darbnīcas bērniem un viņu ģimenēm. Un atgādinājums tiem, kuri tiešām pazīst Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju un pestītāju. Jūs esat aicināti pieteikties kristību kursam, un pirmais kristību seminārs būs 8. aprīlī 19:00. Un pārējo jūs visu variet izlasīt. Šeit vēl tik piebildīšu, ka 28. aprīlī 11:30 ir apvienotais draudzes gada sapulces dievkalpojums, kuri visi ir laipni aicināti būt klātesošiem. Tagad mēs saliksim savus brīvprātīgos ziedojumus Dieva valstības darbam un darīsim to ar priecīgu prātu.
bez bailēm tuvojos, es tev, mans kungs, jo upuris tavs mani atbrīvo, atbrīvo. Alleluja, alleluja, Hosianna, Hosianna. Alleluja, alleluja, Hosianna, Hosianna. Svētais gars, tu mani iemājo, iemājo. Liesmu ūdens, sirdī iededz to, iededz to. Alleluja, alleluja, Hosianna, Hosianna. Alleluja, alleluja, Hosianna, Hosianna. Svētais gars, tu mani iemājo, iemājo. Liesmu ūdens, sirdī iededz to, iededz to. Alleluja, alleluja, Hosianna, Hosianna. Alleluja, alleluja, Hosianna, Hosianna. Alleluja, alleluja, Hosianna, Hosianna. Alleluja, alleluja, Hosianna, Mazliet jūs vēl varat palikt sēžot. Šodien mums ir liela diena. Ne tikai svētdiena, ne tikai Kristus žēlastības diena, bet arī diena, kad mēs varam pateikties mūsu draudzes brālim, mūsu mācītājam Elmāram Baumanim par viņa žēlastības gadiem, ko Dievs viņam ir devis. Un tie ir 95 gadi. Un sveikt es gribētu mūsu mācītāju Elmāru Baumani ar vārdiem no Jozuā grāmatas 1. nodaļas 9. pantu. Esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi.
Mīlestībā tava Mateja draudze, mācītāji, sveic, Elmāra, tevi 95 gadu jubilejā. Tagad gan piecelsimies un lūgsim Dievu. Paldies Tev, debes Tēvs, par žēlastības gadiem, ko Tu esi devis mīļam brālim, mācītājam Elmāram Baumanim, kungs. Svētī viņu, svētī viņa dzīves biedra Elvīra, kungs. Svētī viņa bērnus, mazbērnus, kungs. Mazbērns. Lai notiek Tavs prāts pie šiem mīļajiem cilvēkiem un pie Elmāra Baumaņa nama, kungs. Svētī viņa bagātīgi, kungs, un pateicība par ilgajiem kalpošanas gadiem, pateicība par mīlestību, par sirsnību, par pazemību, pateicība par to, ka mēs mūsu brālī varam redzēt to, ka viņam mājo Kristus, ka viņā ir svētais gars, kas izlejās par viņu un ko mēs varam ieraudzīt un arī baudīt ikdienā. Paldies, ka viņš šo mīlestību nes tālāk arī citiem. Svētī, svētī lūdzams un stāv klāt pie veselības. Tāpat mēs pateicamies par draudzi, ko Tu mums esi devis. Pateicamies par Kristus miesu, kurai varam piederēt. Pāri visam pateicamies par glābšanu, par pestīšanu. Paldies par Tavu krusta nopelnu, kungs. Paldies par Tavu nāvi un augšām celšanos mūsu grēku dēļ. Paldies, ka caur svēto garu Tu šajā brīdī vieno mūsu lūgšanās. Un pateicībās mēs lūdzamies par Arturu, kungs. Dod mieru un saticību viņa ģimenē. Mēs lūdzamies kopā ar Jeļenu, kungs, par viņas bērniem, par viņas dzīvi, kungs. Lai Dievs dod mieru, gudrību, kungs, tajā situācijā, kur viņa atrodas, un arī viņas bērni. Mēs lūdzamies par Rutu Lamberti, lai Dievs stiprina vecuma nespēkā un iepriecina un svētī. Mēs lūdzamies par Ieviņu, kungs, par viņas veselību. Debes Tēvs, pieskaries, dziedini, šķīstī lūdzu savā asins spēkā no visiem grēkiem, kungs, lai Tavs prāts notiek pie viņas. Tu redzi visus tos cilvēkus, kur nevar būt Dieva namā. Tu redzi arī mīļā brāļa Elmāra dzīves biedri, kungs, Elvīra, kungs. Esi ar viņu, stiprini viņu, dziedini viņu. Dod spēku turēties savā ticībā līdz galam, kungs. Mēs pateicamies par zemi, kurā varam dzīvot, pateicamies par šo brīnišķīgo vietu, par mieru, ko varam baudīt, kungs, un par šo žēlastības laiku, ko Tu mums esi devis kā cilvēkiem, kungs. Piedzīvot Tavu žēlastību, piedzīvot Tavu glābšanu, piedzīvot Tavu mīlestību, Tavu taisnošanu, kungs. Paldies, ka Tu esi ar mums ne tikai šajā dzīvē, kungs, ka Tu maini mūsu dzīves jau šeit, bet ka Tu pāri visam esi sagatavojis mums mūžīgo dzīvību. Visiem tiem, kas Tev tic. Un mēs pateicamies kopā ar mūsu uzticīgiem kalpotājiem Pēteri un Elita, kungs, par meitiņas piedzimšanu. Kungs, svētī lūdzam šo ģimenīti, svētī meitiņu, svētī vecvecāks, kungs, lai
tava mīlestība, tava žēlastība un tava vadība ir šai ģimenei, kungs, un arī mazai meitiņai cauri šai dzīvei. Mēs lūdzamies par Ilmāru Hirša, kungs, lai tavs gars runā caur viņu šodien uz mūsu draudzi, uz mūsu tautu, uz mūsu sirdīm, kungs. Paldies par saliktajiem ziedojumiem Dieva valstības darbā. Palīdz lūdzu mums tavā gudrībā arī to gudri lietot Dieva valstības darbam. Tavā vārdā, Jēzu, to lūdzamies un pateicamies. Amen. Mateja evaņģēlijas 26. nodaļa, 14. un 15. pants.
Mateja evaņģēlijas 14. nodaļa, 14. un 15. panti. Tad viens no tiem 12, saukts Jūda Iskariots, nogāja pie augstajiem priesteriem un sacīja: ko jūs man dosiet, lai es jums viņu nodotu? Un viņi iedeva tam 30 sudraba gabalus. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Es jūs visus mīļi sveicu mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Un no sirds pateicos Dievam un jums par aizlūgšanām, ka tā mana vecā miesas būda atkal tik tālu ir sastutēta, ka es varu būt jūsu priekšā un ne tikai būt, stāvēt kā aplūkojams objekts, bet kalpot un runāt uz jums. Šajā rītā gribu jau ieskatīties lieldienu notikumā. Man šķiet, tas būtu vērtīgi un nepieciešami 2 iemeslu pēc. Tas pirmais iemesls - lieldienās man tāda iespēja nebūs. Man neviens nav aicinājis lieldienās runāt. Otrkārt, tā būtu aplami izprasta kristietība, ja mēs par Kristus dzimšanu domātu tikai Ziemassvētkos, par Kristus otro atnākšanu tikai advents laikā, par krustu lielajā piekdienā un par Svēto garu vasaras svētkos. Tāpēc šodien ar tādu skatu jau tur uz to tuvējo lieldienu notikumu. Slavenā fizikas relativitātes teorijas autora Alberta Einsteina kāda privāta vēstule, kurā viņš kritizē starp citu reliģijas konceptu, pagājušā gada beigās izsolē tika novērtēta un pārdota par 2,9 miljoniem ASV dolāru. 2,9 miljoni. Ne jau satura dēļ, nekas tur tāds īpašs nebija, bet šis cilvēks tika novērtēts kā personība, kā tas, ko viņš ir sasniedzis, kā viņa iespaids visas pasaules vēsturē ar 2,9 miljoniem. Diez vai kāds pa mūsu vēstuli kādreiz tā maksās. Jūda bija gatavs maksāt par Jēzu 30 sudraba gabalus. Mums ir grūti salīdzināt tās naudas vērtības toreiz un tagad. Vecās derības laikā tā bija viena vērša sabadīta kalpa, verga cena. Ja kādu vergu bija sabadījis vērsts, tad par viņu vajadzēja maksāt 30 sudraba gabalus. Salamana laikā tā bija viena zirga cena. Jēzus laikā apmēram 1 nedēļas alga. Nu tad mēs varam nonākt pie mūsu laikiem, cik mēs varam nedēļā nopelnīt. Es domāju, vismaz kādus 100 eiro varētu. Nu tad tā bija Jēzus cena, ko Jūda saņēma. Salīdzinot ar to, cik maksāja eļļa, ar kuru Marija svaidīja Jēzus kājas, tas ir nožēlojami maz. Tā eļļa maksāja vesela gada algu. $30 sudraba gabalu. Daudz vai maz? Es gribu teikt daudz. Es gribu teikt milzīgi daudz.
Šodien pasaulē kristieši Jēzu nodod pavisam pavelti. Neko nesaņem pretī par to nodošanu. Eiropa atsakās no Jēzus, atsakās no kristīgām vērtībām, no tā, ko Bībele uzskata par vērtību. Tā vietā ņemot to, kas Bībelē ir uzrakstīts kā grēks, to visu Eiropa izdara pavelti. Neviens neko nepiemaksā viņiem klāt. Ļoti dažādi mēs vērtējam Jēzu. Jēzus laikā arī tā bija. Bija dažādi cilvēki, un lieldienu notikums arī to mums rāda, ka dažādi tika Jēzus novērtēts. Vieni sauca Ozianā, celsim viņu par ķēniņu. Kāpēc viņi tā gribēja? Tāpēc, ka viņiem bija pieredze, ka viņš var dziedināt, viņš ir brīnumdars. Viņš palīdz mūsu šīs zemes vajadzībās. Turpat mazliet vēlāk citi teica, sit viņu krustā. Dažādi Jēzus tiek vērtēts. Jūda pa 30 sudraba gabaliem, Marija Seļa maksāja veselu gadu algu, Jūdi piesit krustā Jēzu. Stefans, Jēzus māceklis, iet nāvē. Bagātais jauneklis nav gatavs pārdot savu mantu. Katrs savādāk jau tajā laikā, pirmo kristiešu laikā, katrs savādāk novērtē Jēzu. Nu, jautājums jums ir skaidrs. Kā mēs šodien novērtējam Jēzu? Ko Jēzus tev ir vērts? Ne jau naudas izteiksmē, bet ar to attieksmi, kādu tu dzīvē pret Jēzu parādi. Tev ir kādas problēmas dzīvē, un tu esi satraucies, tu esi nemierā, tev ir bāžas. Tas ir Jēzus vērtējums. Tas ir Jēzus vērtējums, tu viņam neusticies. Faktiski varētu teikt vēl skarbāk. Tu ar šo neusticēšanos, ar savām šaubām, ar savu nemieru, ar savu uztraukumu, tu Jēzu nodod. Pavelti, nesaņemot pretī pat to vienas nedēļas algu. Un tad no šajā sakarā un lieldienu sakarā es redzu vairākus gājienus, tādas manifestācijas varētu teikt. Vismaz 3. Tas pirmais gājiens jums ir skaidrs. Pūpoles svētdienas gājiens. Viena varena manifestācija. Liels pūlis sagaida Jēzu, sveicina, slavē, sauc Ozianā, palmu zarus klāja ceļā, velk savas drēbes nost, tās arī klāja ceļā. Viens varens Jēzu slavinošs gājiens. Kāpēc? Vai viņi ir atzinuši, ka Jēzus ir piedevis viņu grēkus, ka viņš viņus ir izglābis? Nē. Viņi pazīst Jēzu kā vienu brīnumdari. Viņi pazīst, ka Jēzus var šīs pasaules problēmas, jebkuras, vai tās ir saistītas ar slimību, vai tās ir saistītas ar dabas spēkiem, vai kaut ko citu, pat ar nāvi, Jēzus to var atrisināt. Un viņi grib šo brīnišķīgo pasaules problēmu atrisinātāju celt par ķēniņu.
vai šodien ir daudz savādāk? Vai tad mēs slavējam Jēzu par krustu, par augšām celšanos, par mūžīgo dzīvību, par glābšanu, par sadraudzību ar viņu? Vai tomēr nav tā, ka mēs daudz vairāk pie Jēzus meklējam to mūsu fizisko, šīs pasaules problēmu atrisinājumu? Ka mēs vairāk viņu slavējam un pateicamies, brīnišķīgs mūsu kungs, ja viņš mums atrisina, dziedina mūsu slimību, atrisina kādas tīri praktiskas problēmas. Lai nu kā. Un tomēr lieldienu gājiens, pūpolsvētdienas gājiens ir viens varens gājiens. Dievu slavējošs gājiens. Kaut arī līdz galam viņi nesaprot, kāpēc ir jāslavē un par ko. Es jūs visi aicinātu tādā gājienā, ka mēs varētu iet un slavēt Dievu. Bet turpat blakus, dažas dienas vēlāk, es redzu otru gājienu, arī varenu gājienu. Ģedzemanas dārzā. Tur arī nāk pūlis. Iespējams, ka tie droši vien bija citi cilvēki. Bet tikpat varens pūlis. Viņi sauc Ozijā. Nē, nesauc visu. Viņi klāja palmu. Nē, nav tur arī palmu. Tur ir kaut kas cits, ko mēs lasām. Viņi nāk ar zobeniem un nūjām, rungām. Tikai dažas dienas vēlāk, no viena kalna gala, kurā cilvēks sauca, tas ir mūsu ķēniņš, līdz pilnīgam pazemojumam. Ar nūjām pret Jēzu. Precīzā tulkojumā ar koku. Ar koku pret Jēzu. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš savu vienpiedzimušo dēlu devis. Ka visiem tiem, kas tic uz viņu, nebūs pazust, bet iemantot mūžīgu dzīvību. Pret mūžīgo dzīvību. Ar koku. Bet šis vārds, kas mums ir iztulkots kā nūja, kā koks, ir lietots arī vecajā derībā. Tad, kad tiek runāts par koku paradīzes dārzā, no kura augļiem Ādams un Ieva plūca un ēda, neskatoties uz Dieva aizliegumu. Mēs varētu teikt, grēka koks. Un no šī grēka koka cilvēks netiek vaļā no paradīzes laikiem līdz šodienai. Un ar šo grēka koku rokā cilvēks iziet Jēzum pretī. Vai mēs varam teikt, ka mums nevienam nav grēka koks rokā? Ir. Bet atšķirība ir tā, kad vai mēs šo grēka koku turot sabrūkam zem tās nastas, vai mēs nožēlojam šo, vai mēs viņu vicinām kā goda karogu. Tāds ir šis gājiens. Ģedzemanas dārzā, kas iziet Jēzum pretī, un divas pasaules nu ir nostājušās viena pret otru.
Dieva dēls, dievišķā pasaule un nūju nesēja pasaule. Grēka pasaule, brutālas varas pasaule. Es gribētu teikt vēl skarbāk. Es šeit saskatu mūsdienu liberālās kristietības pasauli, kura ir paņēmusi šīs grēka nūjas. To, ko Bībele sauc par grēku, to viņi vicina kā goda karogu. Bet es teicu vismaz 3 gājieni. Varētu jau vēl kādus sameklēt, bet 3 ir noteikti. Par 2 es teicu. 3. notiek mazliet citā laikā, nevis lieldienās. 3. notiek 2019. gada 31. martā. Jā, tā ir šodien. Šodien jau ir brīdis, ka faktiski visa pasaule iziet Jēzum pretī. Kāds ir šis gājiens, kas šodien iziet Jēzum pretī? Vai tas ir pūpolsvētdienas gājiens? Ar slavu, ar godu, ar Roziāna saucieniem? Vai tas ir šodien gājiens viss gods un slava Kristum? Jeb vai tas ir Ģedzemanas dārza gājiens? Nūju nesēja armija. Redzat, šajā gājienā, kas šodien iziet Jēzum pretī, nav tāda vienota noskaņa. Nav kopējas motivācijas. Visdažādākie cilvēki, visraibākā publika. Šodien Jēzum pretī iziet ateisti, kas netic Dievam. Šodien Jēzum pretī iziet asins liecinieki, kas viņa dēļ ir gatavi atdot savu dzīvību un atdot. Visdažādākā noskaņa, gan ar palmu zariem rokās, gan ar nūjām. Gan tādi, kas grēka nūjas vicina kā lielu godzīmi. Šim gājienam ir vēl kāda iezīme. Mēs visi esam iekšā šajā gājienā. Es tur redzu visas jūsu sejas. Savus rādus, draugus, paziņas, darba biedrus, svešus, tos, ar kuriem kopā mācījos. Visi viņu sejas ir. Manējais ģīmis arī. Izvairīties no šī gājiena nevar neviens. Katram ir kāda attieksme šodien pret Kristu. Kas tev ir rokā šajā šodienas gājienā? Palmu zars vai nūja? Varbūt rokas abas divas sabāztas kabatā. Tu tā no malas pavēro, kas tur notiek. Ak, Jēzus! Varbūt tev ir rokā tik daudz teoloģiskas grāmatas, tu gribi studēt un iepazīties vairāk ar Jēzu. Varbūt tu turies pie savas tirgus somas, pie savām ikdienas rūpēm. Varbūt pie sava datora vai pie telefona, lai iegūtu kādu informāciju. Kas tev ir rokā šodien? Tad, kad tu tiec konfrontēts ar Jēzu, ko Jēzus ieraudzīt šodien tavā rokā? Paskaties uz savām rokām šodien, respektīvi uz savu sirdi. Kāds tu esi šajā gājienā? Kas tev būs rokā tad, kad tu ieies šodien? Pēc dažām nedēļām lieldienās. Tava neusticība, tavas šaubas,
tavs uztraukums par šīs zemes problēmām, tavs nemieris. Tad tu esi Jēzus nodevējs. Es negribu tagad tāds bauslības mācītājs tagad sākt uzskaitīt, ko nu vajadzēja Jēzum dot un no kā vajadzēja atteikties. Bet nopietni par to jādomā ir katram. Bet ir vēl otra pasaule. Kas tad stāv pretī visiem šiem 3 gājieniem? Kas ir otrā pusē? Tas ir Jēzus, Dieva dēls. Kā viņš reaģē? Uz to pupolsvētdienas gājienu. Ko es darītu, ja mani kāds gribētu celt pa ķēniņu? Ja tā mani slavētu, ietu, droši vien es meklētu autogrāfus, izsniegtu, pozētu fotogrāfiem. Intervijas varētu dot. Mātu ar galvu spiestu rokas, varbūt uzņemtu pats kādu selfiju, lai man paliek vēsturē. Ko dara Jēzus? Un man šķiet, ka to mēs esam palaiduši garām, neievērotu. Ka šajā pūpola svētdienas gājienā evaņģelists Lūka raksta vienu īsu teikumu par Jēzu un pilsētu. Tas ir Jeruzālemi. Viņš nāk pa Jeruzālemes vārtiem un Jeruzālemi ieraudzījis, Jēzus raudāja par to. Redzat? Šajā atmosfērā, šajā priecīgajā pūpola svētdienas atmosfērā Jēzus nepriecājās līdzi. Viņš raud. Skatās uz Jeruzālemi un droši vien savām gara acīm redz Jeruzālemi jau pēc nepilniem 40 gadiem. Redz viņu izpostītu, sagrautu. Jeruzālemi, Jeruzālemi, tu varēji tāda nebūt, tu varēji būt savādāk. Jēzus šodien skatās uz Eiropu, un viņš raud. Viņš skatās uz šo liberālo kristietību, uz garīdznieku pedofīliju, uz vienzimuma laulībām, uz homoseksuālismu, uz dzimuma maiņu un citiem grēkiem, kurus ticīgas, kristīgas, it kā kristīgas valstis pavisam viegli un ātri akceptē, pieņem. Kaut gan Bībele saka, tas ir grēks. Jēzus skatās un raud. Viņš zina, pie kā viss tas novedīs. Un mēs mājam ar galvu un sakam, patiešām par to ir jāraud. Jēzus šodien skatās uz Latviju. Mēs jau esam deklarējuši savā satversmē preambulā, ka kristīgās vērtības, kur viņas ir praksē, ikdienas dzīvē. Un mēs atkal sakām, jā, patiesi par to ir jāraud. Es baidos teikt, Jēzus šodien raud par Mateja draudzi, jo mēs esam labāki. Par mums jau neraud tomēr. Ja es tā skatītos, es tomēr varētu izdomāt un atrast. Nē.
Es jau tas labais, bet par tiem gan var būt, kad viņš varētu raudāt un vajadzētu raudāt. Tādā lielā paštaisnībā jau es atrastu tos vainīgos, par ko vajadzētu raudāt. Bet viņš raud šodien pa mani. Neviens no mums nav tik perfekts, ka Jēzus varētu uzsist mums uz pleca šodien ar mums sastāvēt un teikt, malacis, pa tev man ir prieks, tu neesi manā rūpju joslā, tā tik uz priekšu. Katram mums rokā ir lielāka vai mazāka neusticēšanas nūjiņa, šaubu nūjiņa, nemiera nūjiņa. Tas ir grēks. Tā ir Jēzus nodošana. Un Jēzus raud par mani, jo viņš zina, ja es turpināšu to savu paštaisno, farizeisko, nepiedodošo, kompromisu pilno, bez mīlestības dzīvi, tad tas novedīs ne jau pie tāda saulaina mērķa. Viņš redz un raud. Bet cik labi, ka viņš raud. Jo tas rāda, ka viņš mani mīl. Un lieldienu kontekstā tur Jēzus savam nodevējam Jūdam bāž kumosu mutē. Latviešu kultūrā tas mums liktos jocīgi, vai viņš slims vai tas Jūda. Bet judaismā tā bija augstākā mīlestības zīme. Ja pie galda kāds bāza, īpaši namatēvs, bāza kādam no saviem viesiem kumosu mutē. Augstākā mīlestības zīme, ko Jēzus grib man parādīt šodien. Tāpēc, ka viņš mani mīl. Viņš nepaliek pie raudāšanas. Pravietis saka, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis miermīlīgs. Viņš nāk pie manis. Viņš nāk pie tevis šodien. Pie katra atsevišķi, pie katra individuāli noliecās. Saka, dod man to savu grēka nūju, kas tev ir rokā. Nevicini viņu tik daudz, atdod man. To savu neusticēšanos, tavas šaubas, visu. Viņš sniedz to mīlestības kumosu mums. Vai mēs to savu muti paplētīsim vaļā? Vai mēs to savu roku stiepsim viņa rokai pretī? Redzi, cik Jēzum tu esi vērts. Viņš ir gatavs savu dzīvību par tevi atdot. Redzi, kā viņš ir tevi novērtējis. Redzi, ko viņš dara tevis dēļ. Es tavā vietā eju tur prom uz Golgātu. Tas nav prieka ceļš. Manis dēļ. Kaut mēs no jauna šos aizmirstos divus vārdus, kā tādu zemestrīci piedzīvotu. Nemaz negaidot lieldienas, ka tas priekškars plīsīs un notiks citas zīmes. Šodien mēs varam to piedzīvot kā zemestrīci. Manis dēļ. Pasaule un kristietība, kā jūs jūtat, kā es teicu, ir kļuvusi pragmatiskāka un liberālāka. Un kaut kur šis personiskais manis dēļ ir pazudis.
Vairāk ir darbošanās, vairāk ir kalpošana, vairāk ir prāta zināšanas. Vairāk ir tādas vispārējas, pareizas frāzes. Manis dēļ tas ir kļuvis par tādu sausu, dogmatisku prāta atziņu. Kaut mūs satricinātu šie vārdi. Manis dēļ. Pēdējā dziesma. Es stāstīju par dziedāšanu. Man nāk prātā pēdējā dziesma, ko mans tēvs, kas visu mūžu bijis diriģents, viņa pēdējā dziesma ir Viktora Baštika. Es tavā vietā eju tur prom uz Golgātu. Pēdējā dziesma, ar ko es kā diriģents lielajā piekdienā nobeidzu savu diriģentu kalpošanu Āgenskalnā, ir Viktora Baštika. Es tavā vietā eju tur prom uz Golgātu. Kaut tā nepaliktu dziesma, kaut tie nebūtu skaisti vārdi. Jēzus mums šodien aicina, tu nāks līdzi. Man līdzi uz Golgātu. Jo apostols Pāvils saka, ja mēs ar viņu tiksim aprakti, tad mēs tiksim uzmodināti. Ja mēs ar viņu ciešam, tad mēs ar viņu arī valdīsim. Jēzus raud. Tāpēc, ka es šajā liberālismu pasaulē, kad grēks vairs nav grēks, arī kristiešu vidū, kad slavinātas tiek pasaulīgās vērtības, kad Bībele vairs nav autoritāte, es neuzdrošinos atklāti nostāties un pateikt, nē, es tā nedomāju. Nē, es dzīvošu savādāk. Vēl vairāk. Es pats sāku piesātināties ar to pasaules garu. Arī kristieši sāk pievērt acis grēka priekšā. Ko darīja Jūda? Atgriezīsimies atpakaļ pie viņa. Tad, kad viņš saprata, ko viņš ir izdarījis, kad viņam pielēcis te beidzot, tad viņš skrēja, sagrābis to naudiņu, atpakaļ pie tiem, kas viņam to bija devuši un teikuši, nē, es negribu, tā nauda mani dedzina. Vai tevi nekas nededzina šodien? Tu domā par mani, jau Jēzus neraud. Un ja arī raud, paraudās un pāries, cik tad ilgi viņš raudās. Manās rokās jau nav nekādas grēka nūjas. Ja tu tā domā, tā ar tevi ļoti slikti. Jūdu grēks dedzināja. Grieķu mīts stāst par grieķu varoņu Herkulesa nāvi. Ienaidnieks bija saindējis Herkulesa drēbes, un tās drēbes sāka viņu dedzināt. Viņš gribēja tās drēbes noraut, bet nevarēja nekādu vairs. Un drēbes esot viņu sadedzinājušas. Drēbes, kurām bija iedarbība. Pestīšanas drēbēm arī ir iedarbība. Tās dedzina, tās dara mūs nemierīgus, tās mūs pamudina, tās atgādina, tās sadedzina grēku. Kristietība, kurai nav nekādas iedarbības, tā nav nekāda kristietība. Pestīšanas drēbēm ir iedarbība. Un ja tu nejūti šo iedarbību, mēnesi, gadu, vairāk, tu esi kristietis un nejūti nekādu iedarbību, tad pārbaudi, kādas drēbes tev ir mugurā. Vai tu neesi jau kaut kur aiz
laiku gaitā pārģērbies kādās citās drēbēs. Kad Pēteris saprot, ka viņš Jēzu ir nodevis, viņš sāk gauži raudāt. Māsas un brāļi, kad mēs beidzot sāksim raudāt? Nevis tikai, lai Jēzus par mums raud, bet mēs paši par sevi. Grēku nožēlā un ceļš uz saulainu Latviju, manu dzimteni, ir caur asarām, caur grēku nožēlas asarām. Bet labā ziņa. Labā ziņa tāda, ka tas šodienas gājiens nav pēdējais. Tas pēdējais būs kādreiz, kad Kristus nāks atkal, vai kad mēs šo zemes dzīvi atstāsim. Tas būs mūsu pēdējais gājiens. Tad vairāk mēs neko mainīt nevarēsim. Bet šodien mēs varam vēl mainīt kaut ko. Šodien vēl ir mūsu laiks. Mēs varam tūlīt šajā brīdī izmainīt savu attieksmi. Mēs varam beigt tās grēka nūjas vicināt kā goda zīmes, bet sākt lūgt Jēzu izņemt to no manām rokām. Jēzu, palīdzi man ieraudzīt sevi nevis ar manas paštaisnības acīm, bet tavā dievišķajā gaismā. Ieraudzīt un lūgt. Kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Kungs, palīdz mums. Mēs lūgsim Dievu. Kungs, Jēzus, tev pateicos, ka tu pa mani raudi. Kungs, es tev pateicos, ka tu man mīli. Kungs, es tev pateicos, ka tu katru vienu no mums mīli, ka tu katru vienu gribi mūs pamudināt, aicināt uz kādu citu dzīvi ar tevi. Kad mēs saskatām arī tos sīkos grēkus, arī varbūt to nelielo tevis nodošanu, saskatām savu patieso stāvokli tavā priekšā, Kungs, un nožēlojam to. Kungs, dari mani un mūs visus jūtīgus pret tavu balsi. Jēzu, es tev lūdzos, vadi mūs uz priekšu savā žēlastībā, svētī draudzi, svētī katru vienu no mums, lai mēs varētu būt aizvien labāki un labāki tavi mācekļi un tavas lielās saimes, Dieva valstības pulka locekļi. Debes Tēvs, svētī mūsu draudzi, svētī draudzes vadību un palīdz arī šajā laikā mums no jauna piedzīvot un izdzīvot to, ko tu mūsu dēļ esi darījis, tavu lielo mīlestību. Kungs, svētī mūs un pasargi. Āmen. Dievs tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Dievs tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un lai tev žēlīgs.
Dievs tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Āmen. Visas kļūdas un laiku izšķiesto, tu piedodi un neatgādini vairs to. Savas rokas liekot brūces uzstošās, izņem sapņus salauztos un pamodini sirds un mana sāpes pārdod skaistumā, kur tava gaisma mīl. Uzplaus jau novīta sirds un notūstas, pāri nepaliek nekā, kur tava gaisma mīl. Cik laba tev sirds un manas sāpes pārdod skaistumā.